Šajā apmācībā mēs paskaidrosim, kādēļ ir nepieciešama un kā var iesniegt pakalpojuma licenci. Platformā Milī mēs pārliecināmies, ka mūsu lapā publicētie un sniegtie pakalpojumi, kuriem ir nepieciešama licence, patiešām ir atbilstoši licencēti, piemēram, pašvaldībā. Tiklīdz kādā savā struktūra vienībā izveidosiet jaunu pakalpojumu, sistēma automātiski pārbaudīs, vai esat mums izsniedzis attiecīgu licenci, kas piešķirta tajā pašvaldības teritorijā, kurā atrodas struktūra vienība. Ja licence nav iesniegta, pakalpojumu iestatīšanas skatā redzēsiet paziņojumu, ka jums ir jāiesniedz licence, lai varētu publicēt pakalpojumu mūsu platformā. Lai iesniegtu licenci, dodieties uz sadaļu licencēšana, un, ja jau izveidojāt pakalpojumu, kuram ir nepieciešama licence, jūs redzēsiet neapstiprinātu licences pieteikumu. Ja vēlaties sniegt informāciju par licenci pirms pakalpojuma izveides, varat arī to izdarīt, nospiežot pogu iesniegt licenci. Noklikšķiniet uz pluszīmes ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz iesniegt. Aizpildiet veidlapu ar informāciju par savu licenci, tostarp pierādījumu, kas var būt saite uz attiecīgās iestādes, piemēram, pašvaldības, publisku tīmekļa vietni vai elektronisku dokumentu. Pēc iesniegšanas mēs to pārbaudīsim no mūsu puses, un, ja kaut kas nav kārtībā, jūs saņemsiet e-pastu ar noraidījumu un iemeslu. Ja viss būs kārtībā, tad jūs saņemsiet pozitīvu automātisko paziņojumu. 30 dienas pirms licences derīguma termiņa beigām jūs saņemsiet automātisku paziņojumu par informācijas atjaunošanu. Tomēr, ja jūsu licences derīguma termiņš beigsies, platforma automātiski iestatīs jūsu pakalpojumam ierobežotu statusu, kas nozīmē, ka pakalpojums nevarēs saņemt vairāk abonentu, kamēr jūs neiesniegsit licenci, un statusu varēs atkal mainīt uz aktīvu.